Frekvences metāla detektoriem. Kā es sapratu, šīs jautājums ir ļoti būtisks un aktuāls, tāpēc, ka gandrīz katra laiva cilvēki man prasa par frekvencēm. Kādu frekvenci tur izmanto? Vai ir iegā pirkt detektoru, kam ir vairākas frekvences, vai vienkārši varam iegādāties detektoru ar vienu frekvenci un staigāt un meklēt. Tad situācija ir tāda. Eksistē mums ir 3 veidi ar metāla detektoriem. Metāla detektors, kam ir viena darba frekvence, tas nozīmē, jūs neko tur nevar regulēt, vienkārši var ieslēgt detektoru un sāk staigāt. Tur 7-10 kHz piemēram. Ir arī metāla detektori, kam ir iespēja pārslēgt frekvenci, un viņiem, piemēram, ir 5 frekvences. Tur 4, 7, 11, 17, 20 un tā tālāk. Un ir vēl viens veids detektors, kam ir iespēja gan pārslēgt, gan izmantot multifrekvenci. Ko nozīmē multifrekvence? Multi nozīmē, ka detektors vienlaicīgi izmanto nevis vienu frekvenci, bet vairāk. 2, 3 un tā tālāk. Kopsavilkums. Ja jūsu detektoram ir viena frekvence, tas ir universāls detektors, ar kuru jūs var meklēt gan monētas, gan kaut kādas citas lietas. Ja jums ir detektors, kam ir vairākas frekvences, tad jūs var eksperimentēt, meklēt vai tik mazo priekšmetiņu ar augsto frekvenci, vai tik milzīgu ar zemu frekvenci. Un ja jums ir iespēja pārslēgt uz multirežīmu, tad jūsu detektoram nebūs problēmas tur, kur ir sarežģītie grunti, piemēram, mālas, sāļi, purvainas vietas, mitrainas vietas